jauki. Labdien, tauta, precīzāk es pats nākotnē. Šis ir mans žiguls, SAP, kurš tagad filmē. Viņi dabūjām nopirkt, izceļojām pusi Latviju, lai dabūtu viņu. Cik mēs žiguļus apskatījāmies? Kādus 5 vai 6? 6, šitais 6. ir. Šitas ir 6. žiguls. Es iekāpu viņā iekšā un, man liekas, es uzreiz saprotu, šis būs tas. Pa ļoti labu cenu 1600 dabūju šitā, cita bija 3000, 4,2 tūkstoši, viens bija kaut 2,2, bet to nedabūjām tikt apskatīties, diemžēl, un viss pārējais, ja. Šis ir 2103 versija, tāpēc, ka redz, ka viņiem ir šitas grils, kas iet pāri, pārējās atšķirības tur baigi nav. Es rūdīju, atnāk tuvāk vēršu. Neteiktu, ka ir bēdīgi, ir samērā kopēji ļoti labs vizuālais stāvoklis. Pēters te reāli rikīgi izmalta šito padomju huiņu sasita ar āmuru, tā lai viņš strādā normāli, tā kā tas ir labi. Violetie diski spīd un laistās brīnišķīgi. Ar vasaras riepām, protams, pa ziemu, kā jau Latvijā, neviens cits tā nevarētu vispār darīt. Jā, ir te biku, rūsa šeit, rūsa tur, biku vajadzētu patīrīt, piekopt, šitā te huiņa vienkārši nāk nos, bet to vajadzētu arī kaut kad nomainīt. Kopēji, es esmu diezgan apmierināts, viņi braukt ir diezgan forši, kā var redzēt, interjeru arī droši var atskatīties. Sarkanais interjers dažām mašīnām tāda ir, bet kā jau var redzēt, izdirs krēsls, tos labprāt gribētu nomainīt. Bet labā ziņa ir tas, ka pamatā viss šeit strādā, izņemot šitas, ko mēs pat nezinājām, ko viņš dara. Tumsā es neredzu neko šeit, tas nav baigi optimāli, bet kaut kā es tiku uz garāžu vismaz, tā kā tas ir brīnišķīgi. Aizmugurē, protams, kā dīvāns, diezgan zolīdi un viena no manām mīļākajām lietām, izvelkam roku atzvelme. Brīnišķīga lieta, es saku, tie padomju cilvēki zināja, kas ir svarīgi. Ir tikai 4 siksnas, bet 5 pelnu kastītes šeit, tāpēc, ka smēķiešana bija prioritāte padomju laikos, protams, tā kā viņi zināja. Vispār 3. Vispār 3. Šitai varētu būt 3, citām arī ir 2 šities te durvīs. Šitam nav. Šitam nav, diemžēl. Šitam nav. Drošība svarīgāk tomēr. Jā, šitam konkrētam eksemplāram tas bija svarīgi. Šito plasmas sūdnī vajadzētu nomainīt. Šita plaisa bija no manas vakardien, kad es tīrīju un berzinos uzlīmes. Te jau putna kaka tika iekšā, jēbau. Ne tikai tur. Jā, tā kā. Jā, reku manas mantas, ko es aizmirsu izņemt ārā. Es varētu atvērt bagāžnieku. Tas būtu labi. Reku vēl stāvoklis apakšā. Vienkārši brīnišķīgs. Samērā ok stāvoklis. Vecais numurs ar tikai 3 cipariem. Es nezinu, vai tas baigi īpaši vai nē, bet izklausās krūti. Eksporta versija ar logo, kas spaidās. Tā kā, jā. Un voilà, paskat. Te ir viss, ko vajag. Ritenis ekstra, šķīdums. Te arī ir kurblis. Es labprāt iestartētu, bet ja es to izdarīšu, salauzīšu rokas. Nezinu, vai šodien to rādīšu. Bet, jā, tā kā garāža, te ir tā kā bagāžniekā ir diezgan daudz vietas. Tur vēl vairākus kartupeļu ievās. Tas, kas latvietim ir prioritāte, ir dahuja, kartupeļi un gaļa. Tā kā viņi zināja, ko vajadzēja uzmanīt. Jā, šitas ir brīnišķīgs eksemplārs. Es ienīstu uzlīmes pamatā, es visas noņēmu nost, izņemot šito vienu, tā kā lūdzu. Šis paskaidro visu. Man nevajag baigi teikt, kāpēc es viņu atstāju, man liekas, viņa ir pilnīgi brīnišķīgs eksemplārs. Tā kā, jā, kopēji nav baigi citu, ko rādīt, izņemot zinēju var parādīt, protams, tā kā tūlīt atvēršu. Un skatu, vesels 70 zirgi. Un tas bija tā, kad viņi bija jauni. Es minu, ka lielākā daļa no viņiem ir izbēguši ārā no zinēja pa šo laiku. Tā kā te varētu Pēters biku pārņemt. Kas te ir, kāda ir situācija? Teiksim tā, diezgan labi. Visas tās plasmasas ir diezgan veselā stāvoklī, nav saplaisājušas. Radiators ir redzējis labākus laikus. Tūlīt aiziesim no otras puses. Aķīts arī vēl tur. Šitien te pāris blīvīts jānomaina, viņš tāds biku nopuņķojies, bet kopumā diezgan labi saglabājies. Abi mēs sapratām par to, ka pa 1600 šitas bija vispār diezgan labs dīls, tā kā tehniskā stāvoklī bija labāks. Un, jā, atbrauc uz šejieni vismaz, tā kā var jau ar viņu biku iedarbināt un paskatīties iekšā, bet tā kā pēc turēs kameru es viņu iedarbināšu, vienkārši iekāpšu un tur var parādīt, kā viss iet, kā viss strādā, tā kā tūlīt. Piedod, es esmu vecumā. Tev vajag gāzīti viņam vajadzēs. Tagad es skatīšu šito video, man būs kaut kā 40.
tagad iet. Lūdzu, var iekāpt iekšā, parādīt, kā tur viss skatās, tā kā, vo. Re, kur jauki. Stūra vispār labā stāvoklī, viss strādā kā vajag. Šitas nerāda pareizi, bet tas labi, ka viņš rāda mazāk nekā patiesībā ir. Temperatūra ķipa strādā, nav baigi uzsilstots, kā ir augsts. Eļļa tur pie nulles rāda, bet es neatceros, kāds bija status viņam. Nu, pagāziet. Nu, jā, viņš ceļās ķipa, tā kā varbūt, nu, ir kā ir, ko lai saka. Šitam no rīta ir prikals, ka, kad ir augsts, viņš vienkārši kratās šurp turp atpakaļ. Man ir nofilmēts arī no rīta. Augstākā ar reāli stūri. Nu jā, jā, tā kā ir, kas ir. Šitā poga mēs tā nezinājām, ko viņi dara. Izrādās, ka viņi vienkārši ir sapista. Tā kā, vajadzētu ieslēgties gaismā. Jā, te tumsā vajadzētu būt. Tāpēc, ka tumsā neko es neredzu. Man tikai šitas rādās, ja man ir čauks izspieķis, un tas ir viss. Tā man ir pilnīgi tumsa. Varētu, cik ātri logu tīrītāji ir. Logu tīrītāji šitie ir jau skat. Nu, viņi varētu būt, šitas ir visātrākais režīms, tā kā... Pa puteni varbūt labāk nevajag. Jā, neieteiktu, bet tā viss. Radio, protams, ir nopizzīts jau sen laiku atpakaļ. Krēsls ir bija, ko izdarīt, šito vajadzēs pāršūt. Bet kopumā viss ir samērā labā stāvoklī. Piemēram, reko šitās te, gaismiņas te. Viņas strādā. Es pat neatceros, kas viņas būtu ieslēdzis, bet, nu, jā. Bļaļ. Viņas ieslēdz tā, kad vēlās izrādus. Jā. Tā. Paiga, būs demonstrācija? Reku ir nav daudz strumu, bet ir pats svarīgākais. Jā, kurbu šitas ir jebau. Tā kā es nofilmēšu, es salauzīšu roku. Tā kā man viņu vajag ķipa no... Izslēdz ārā? Jā, bet... Ieslēdz aizdedzi. Jā, tagad ir. Ir aizdedzi. Šitas ir gadījumā, ja baterija ir pizdziets, vai ne? Jā. Ja baterija izlādēs, ja tu sēdi meža vidū, nezinu, ko darīt, tad tu arī esam viņu iedarbināt. Protams, tas prasa biku mēģinājumus. Man nav sanācis nekad ar pirmo reizi. Ir! Dzird kā rūts, paskat. Viss jauki, tā kā... Nē, nu, kopēji ļoti forši. Es esmu diezgan apmierināts līdz, protams, viņi nobruks, tā ka man kaut kur reāli jābūt. Bet tas labi, ka strādāja no mājām. Tā kā... Jā, baigi te nav ko rādīt, ka Žigulim nav daudz, jebkā 4 vadi uz visu mašīnu. Tā kā, jā. Nu, jā. Mošu pēču var izbraukt apkārt, es nofilmēšu. Tu arī kaut kur vienkārši riņķīs mest ārā, es gribu redzēt. Tu gribi redzēt? Jā, es gribu redzēt. Gaismas ieslēdz. Jā, vēl. Nē, nu, ir forši ar viņu pabraukāt biku, tā kā, jā, nu, jā. Slīpi nesnāc iemest. Tā kā, jā, īsakot, šis ir viņu pagaidējais status, ja godīgi, mana prognoze ir tāda, ka lielākās izmaiņas būs vizuāls. Baigi es tehnisku redzēs, cik daudz nobruks, redzēs, cik daudz izdzīvos. Bet pamatā vizuāls krūsa, šitās dažas mazās lietas mainīt, bet kopēji šis būs interesants projekts, ko svētdienās paņem, pēc sestdienās, ka man ir brīvs. Tas, ka es jūtu prātā, ja es sēžu mājās visu dienu un es vienkārši strādāju vai es igrāju kaut ko. Es atminstalēju Steamu, lai strādātu pie Žiguli. Es paraģoju, ka apmēram pēc
2 mēnešiem man viņš bija ko apniks, bet es joprojām man viņš patiks. Tā kā, jā, tas ir mans pareģojums. Paldies par skatīšanos. Nākamais līdz būs aptuveni 7 mēneši no šejienes vai jebkad, kad es filmēju. Tā kā jā.